cilvēks, viņa enerģētiskais lauks, un tās ir pasaules, es viņas uzzīmēju kā svītras, viņas krustojās, šķērsojās, un viņas mums viss ir ļoti daudz apkārt. Un par ko stāsts? Stāsts ir par to, ja mēs ļoti ilgu kaut kādu laiku esam destruktīvās emocijās, kādās kā naids, dusmas, bailes, tad tas pasaule, kas apkārt mums ir, šie vairākie lauki, kā es rādīju zīmējumā, viņiem arī katram sava frekvence. Un tad, ja es esmu ļoti ilgu laiku bijis šī skumjās, šī sevi žēlošanās, mans enerģētiskais lauks rada tādu kā signālu uz attiecīgu lauku ārpus manis.